Nu tad labvakar visām Labvakar! meitenēm. Labvakar! Paldies, ka atkal esat kopā ar mani Ritu un Sarmīti. Paldies, ka veltat savu laiku, bet es domāju, ka ne tikai tāpēc, lai paklausītos, bet arī, lai iegūtu kaut ko jaunu, kaut kādu zināšanas un arī iedvesmu, ja? Mūsu šodienas tēma ir par serumiem. Un izskatīsim tādus, varbūt, punktiņus, kā vispār, kas ir serums un kāpēc viņš ir jālieto, jo, lai tas nenotiktu automātiski, ka mēs kaut ko to uzliekam, bet, lai tas būtu apzināti, pareizi Sarmīt, ja? Tad ir jāzina, kāpēc viņš ir vajadzīgs, ja? Tad, protams, es pastāstīšu par serumiem, ko piedāvā kompānija Ersaks. Tas ir hialuronskābes serums, serums ar C vitamīnu un kolagēna serums. Mums ir serums ķermeņa kopšanai, par to mēs gan nerunāsim, jo mēs šodien runāsim tieši par sejas kopšanu. Protams, būs arī kāds eksperimentiņš, un pašās beigās vienkārši izskatīsim, kas tad ir jādara pirms seruma un kā tie produktiņi ir jālieto, ja? Un, protams, sarunas, jautājumi, atbildes un tā tālāk. Tad došu vārdu Sarmītei, ja, jo viņai ir tas jautājums, kas tad tas serums ir un kāpēc viņš ir jālieto, un tur vēl daudz kas interesants. Jā, paldies, Rīt, es esmu nocietusies uz runāšanu, 2 nedēļas ir izlaistas. Neņemiet, lūdzu, ļaunā meitenes, nestāstiet nevienam, ja, ka mēs neesam bijuši 2 nedēļas ēterā, bet, nu, tā mums sanāca. Nu, neko padarīsi. Par to, ko es stāstīšu. Tad, jā, vispirms, kas ir serums, un tad mazliet no vēstures, no senatnes un netik lielas senatnes. Un tad jau par to, kas tad ir sastāvā serumam, kas lācītim vēderā, par to, kā tad galvenokārt atšķiras serumi no citiem sejas kopšanas līdzekļiem. Tad vēl par to, kā serumi sadzīvo ar cilvēku alerģijām, par vecumu, no kādiem iesaka lietot. Un interesanti fakti arī. Kas tad no mūsdienu slavenībām lieto un par dārgākajiem serumiem uz šīs pasaules. Daudz, es centīšos tā pa īso. Un izmantošu, protams, arī palīglīdzekļus, tas ir savs špikers. Tātad, kas ir serums? Gatavojoties šai te mūsu pārraidē, mūsu tikšanai, es iegāju, protams, mūsu visvarenajā dievā internetā un noskaidroju. Tātad, uzdevu jautājumu, kas ir serums? Serums ir kā ātrā palīdzība, kas mērķtiecīgi risina dažādas ādas problēmas un sniedz rezultātu ātrāk. To pielieto gan profilaksē, gan arī ārstnieciskos nolūkos. Aktīvo vielu koncentrācija serumos ir 5 līdz 10 reizes lielāka par krēmu un tādēļ nodrošina to efektivitāti daudz labāk. Tā kā serumā esošās molekulas ir mazākas nekā krēmos un spēj iesūkties dziļāk ādā. Izvēloties serumu, vadieties no jūsu ādas tipa vajadzībām un ādas problēmām. Un šeit ir teikts vēl, ka ar ko tad cīnās, ka serumi efektīvi cīnās ar ādas problēmām, piemēram, ar ādas novecošanos, ar dehidrāciju, tātad atūdeņošanos, ar nogurušu vai pelēcīgu ādu, taukainu vai arī sausu ādu, ja ir pigmentācijas plankumi, apsārtumi, iekaisumi, jūtīga āda un tā tālāk. Tātad faktiski cīnās ar dažādām problēmām. Un parasti iesaka lietot kursu veidā, piemēram, 2 reizes gadā, bet ir arī serumi, kurus var lietot biežāk. Lūk tā, tas ir tas, ko es atradu tā uz fikso pavisam sākumā. Un tagad mazliet par sejas kopšanu no sirmās senatnes. Es domāju, kā tas ir? Vai tad tāds vārdiņš kā senatne vispār ir bijis, kā serums vispār ir bijis arī senatnē? Un izrādās, ka tā viņu laikam nav saukuši. Tā, es vēl kaut kur uzzināju, ko nozīmē vārds serums, bet kur man viņa palika tā, tas atceros. Vārdiņš serums vispār nozīmē šķidrums. No kuras valodas neatceros. Šķidrums, bet tāds efektīvs šķidrums. Un lūk, senajā Ēģiptē izrādās,
lai sievietes, varbūt arī vīrieši, koptu savu seju, tad izmantoja, mēs jau zinām, dažādas eļļas, piemēram, mandeļu, olīveļu, un tie sastāvi šīm eļļām ir nedaudz līdzīgi arī mūsdienu serumiem. Eģiptieši izmantoja arī pienu un medu, un mēs zinām, ka šajos produktos ir tā saucamās skābes, lai atjaunotu ādu. Romas impērijā arī izmantoja eļļas, piemēram, olīveļu, rozmarīnu, lavandas eļļu. Indijā senajā sievietes bieži izmantoja augu ekstraktus, piemēram, sandalkoka, kurkumu, un līdz ar to kurkumu, piemēram, uzskatīja par ļoti spēcīgu pretiekaisuma līdzekli, palīdzēja ar ādas problēmām. Un visbeidzot, senajā Ķīnā sievietes lietoja dažādus augus sejas kopšanai, piemēram, mums jau zināmo ženšeņu, lai uzlabotu ādas veselību un lai novērstu priekšlaicīgu novecošanos. Un daži tradicionālie ķīniešu augu preparāti bija koncentrēti līdzīgi mūsdienu serumiem. Lūk, tas ir tas, ko es atradu par vēsturi. Bet izrādās, ka tā vēsture serumiem vispār, viņa nav tik šausmīgi sena. Un es pārēju uz nākošo, ko es arī interesantu atradu. Tātad, uzdodot jautājumu par serumu vēsturi, ticēsiet vai neticēsiet, bet pirmais datums, pirmais gads, kurš man parādījās, bija pagājušais gadsimts tikai. Pagājušā gadsimta, 20. gadsimta, tātad 19. arī varbūt mazliet vēl, jā. Un tātad mēs jau zinām, ka krēmi bija tie, kas viena no pirmajiem sāk iekarot kosmētikas industriju. Ja? Dažādas krēmas lietoja, dažādas jau losjonus un eļļas. Un tika izmantots arī dažādas dabīgas sastāvdaļas, piemēram, ziedas, ekstrakti, lai mitrinātu, lai novērstu novecošanās pazīmes. Un tas vēl par serumiem īstenībā. Bet tad 20. gadsimta vidū, piemēram, 1950. gads apmēram un mazliet uz augšu līdz 60. Tas ir tad, kad es vēl nebiju dzimusi. Tad jau sāka kosmētikas industrija, tā kā jau sāka savus apgriezienus tā kā ātrāk jau veikt, un farmācijas un kosmetoloģijas industrija sāka ražot tādus, tā kā viegla veida, vieglas faktūras līdzekļus kā serumus. Un viņu koncentrācija, protams, nebija vēl ne tā spēcīgākā, ne tā koncentrētākā, bet tomēr to varētu jau saukt kā sākumu. 60. gados viņi kļuva vēl populārāki un sāka izmantot, piemēram, sastāvā A vitamīnu, ko mēs varbūt zinām kā nosaukums retinols, un arī vēl citas sastāvdaļas, jo beidzot zinātnieki sāka izprast, kā šīs vielas spēja ietekmēt ādu un aizkavēt novecošanos. Tad tas varētu būt tikai 1960. gads. Trešais posms - serumu popularizēšana un mūsdienu attīstība. Tur jau ir no 80. līdz pat 2000. gadam. Protams, ka serumi, tā kā viņi sievietes redzēja, ka lietojot serumus, kaut vai tos vienkāršākos serumus, ka tiešām āda ilgstošāk nenoveco. Un, protams, ka, kā parasti saka, ja ir pieprasījums, tad ir arī piedāvājums. Un lūk, arī šī gadījumā sievietes prasīja, lai būtu lai būtu labāki, lai būtu kvalitatīvāki un efektīgāki. Un lūk, sāka jau 80. gados izmantot serumu ražošanā hialuronskābi. Un ne tikai arī AH skābes, arī C vitamīnu un arī peptīdus. Un lūk, no 90. jau līdz 2000. gadam serumi kļuva par vienu no galvenākajiem produktiem luksusa kosmētikas tirgū.
Kosmētikas zīmoli sāka ražot ļoti specializētus serumus ar dažādām funkcijām. Tātad konkrēti mitrināšanai, konkrēti grumbu samazināšanai, ādas izlīdzināšanai un pat ādas pigmentācijas koriģēšanai. Nu, lūk, kā jau teicu, serumi kļuva arvien efektīgāki un koncentrētāki. Nu, un no 2010. līdz mūsdienām tas ir šīs mazās vēstures pēdējais posms, svaigākais posms, kā mēs jau zinām, ka šobrīd serumi tie ir jau iekarojuši mūsu tirgus, mūsu sirdis, un tie ir kļuvuši par neatņemamu ādas kopšanas rutīnas sastāvdaļu. Rutīna šī gadījumā nozīmē tādu tā kā režīmu, ja, kad visu laiku mēs to darām un nevis tā tikai kaut kādās īpašās reizēs. Nu, lūk, un šobrīd serumu izmantošana ir ne tikai, teiksim, kādas luksusa kosmētikas tirgū, bet arī populārās kosmētikas tirgū. Un ir ļoti dažādi šie te serumi, tie paši, ko jau nosaucu, hialuronskābes serums, retinols, jeb vitamīns, kurš tas bija, A, ja, un peptīdi, tālāk C vitamīns, lai uzlabotu ādas toni, un arī B3 vitamīna serumi. Nu, lūk, tas ir mazliet tas, par ko es gribēju pastāstīt par vēsturi. Un nākošā sadaļa jau ir par to, tātad par sastāvdaļām, par sastāvu. Tas, kas piedod šo īpašo, nu, mēs jau dzirdējām, hialuronskābe, vitamīni A un C un B, un varbūt vēl kādas vielas. Tad kas ir tas, kas piedod atšķirību no citiem ceļas kopšanas līdzekļiem? Kas tad ir sastāvā? Pirmkārt, atceramies, ka serumos, tātad, kā jau teicu, visas šīs aktīvās vielas ir daudz lielākā koncentrācijā nekā, teiksim, krēmos, vai nekā losjonos, vai gēlos, vai dažreiz pat eļļās. Nu, protams, ir izņēmumi, ja? Mēs zinām kaut vai to pašu Marokā argana eļļu, ja, kas ir, nu, zelts, var teikt. Bet ne par to šodien stāsts, mums šodien par serumiem. Tātad, galvenā sastāvdaļa, protams, ir ūdens. Tā ir galvenā serumu bāze un palīdz izšķīdināt aktīvās sastāvdaļas un nodrošina ļoti ātru uzsūkšanos. Tie, kas lietojuši meitenes serums, zina, ka serums tā uzliec to viņu, un viņš tā žvikt un ir iekšā ādā, pateicoties ūdenim. Tālāk ir aktīvās sastāvdaļas. Tā kā seruma galvenais mērķis ir nodrošināt šo te augsto aktīvo vielu koncentrāciju, tad šeit ir populārākās aktīvās sastāvdaļas, pieminētā jau hialuronskābe, jo tā mitrina, saglabā mitrumu un padara ādu elastīgu. Vitamīns C palīdz izgaismot ādu, samazina pigmentāciju un uzlabo ādas toni. Retinols, jeb A vitamīns, stimulē kolagēna ražošanu, izlīdzina ādas struktūru, samazina grumbas un arī vecuma pazīmes. Vēl no šīm aktīvajām sastāvdaļām noteikti jāpiemina ir arī peptīdi. Tie veicina ādas atjaunošanos, uzlabo elastību un cīnās ar grumbu veidošanos. B3 vitamīns, kas samazina poras, izlīdzina ādas toni un uzlabo ādas aizsargājot vidas faktoru ietekmi. Vēl pieminētās AHA skābes. Kas tādas ir? Tās ir alfa hidroksiskābes. Latviski pienskābe, glikolskābe un citas. Tās palīdz veikt maigu ādas pīlingu un veids ādas atjaunošanos. Un pēdējā no šīm te aktīvajām sastāvdaļām ir beta skābes, jeb tās bija iepriekšējās bija AH skābes, un šī ir BH skābes. Piemēram, salicilskābe, kas ir ļoti efektīva pret pūtītēm, jo dziļi attīra poras. Tātad ūdens,
bija viena sastāvdaļa, otra liela grupa ir šīs aktīvās sastāvdaļas, kuras tikko nosaucu, un tālāk nākošā grupa, kas arī ir sarunu sastāvā, ir aizsargājošās un mitrinošās sastāvdaļas. Šeit mēs varam pieminēt glicerīnu, aloe vera un kerami. Viena sastāvdaļa ir pielāgojošās sastāvdaļas. Piemēram, dažas serumi var saturēt tādas aktīvas vielas, ko pielāgo ādas konkrētiem apstākļiem vai ādas tipiem. Un tie ir beta-glukāns, un tas ir alantoīns. Beta-glukāns uzlabo ādas dziedēšanas procesu, samazina iekaisums, bet alantoīns nomierina kairinājumu un palīdz atjaunot ādu. Un, protams, kad katrā serumā ir vairāk vai mazāk arī konservanti un stabilizatori. Tā. Dažos serumos, jo es šeit nerunāju par RSAG, es šeit runāju vispār par serumiem. Dažos serumos ir arī pildvielas un emulsifikatori, lai būtu pareizi sajaukts serums un konsistents, tie tiek lietoti. Nu, lūk tā. Tad ir pirmais variants mitrinošie, otrais variants pret novecošanos, un trešais variants ir antioksidantu serumi. Tā. Es domāju, ka informācija bija ļoti liela un daudz, bet jums varbūt noteikti radies arī tāds jautājums ir, ja jau viņš ir tik aktīvs, ja viņš ir tik koncentrēts, ja viņā ir tik daudz šo te aktīvo vielu, kā tad ir ar alerģijām? Ar cilvēkiem, kuriem ir alerģijas, vai varbūt, ka cilvēkam viņš pat nezina, ka viņam ir alerģija un lietojot kādu no serumiem, pēkšņi alerģija parādās. Jā, serumi var izraisīt reakcijas, alerģiskās reakcijas tieši šo iemeslu dēļ, ka viņi satur ļoti koncentrētas aktīvās sastāvdaļas. Ja? Tātad, kas tieši no serumu sastāvdaļām varētu izraisīt alerģiju? C vitamīns. To mēs zinām noteikti, ja, ka tā varētu būt. Citiem varbūt izraisa A vitamīns. Tas var izraisīt apsārtumu, sausumu un īpaši, ja to izmanto bieži, lielos daudzumos vai, piemēram, kādu no serumiem, kuriem šis te A vitamīns ir ļoti augstā koncentrācijā. Tad, ja ir sastāvā salicilskābi, dažiem cilvēkiem ir arī alerģija uz šo. Tas ir konkrēti, ja ir šie serumi, kuros ir tā BH skābe iekšā. Tad arī var būt ādas kairinājumi, īpaši tad ir, ja cilvēkiem ir jūtīga āda. No peptīdiem un no proteīniem arī varētu būt alerģija. Un visbeidzot, dažiem serumiem, bet es te negribu atkal uzsvērt, tas ir dažiem serumiem, ko vispār ražo pasaulē, varētu būt alerģija no aromatizētājiem un no konservantiem. Nu, tā. Kādas var būt šīs reakcijas, šīs alerģiskās reakcijas? Es ceru, ka es tagad neaizbaidīšu nevienu. Tātad varētu būt sarkans apsārtums vai izsitumi, varētu būt nieze un dedzinoša sajūta, sausa zvīņaina āda, pūtītes vai pūtīšu parādīšanās, īpaši, ja serums satur eļļas vai smagas sastāvdaļas. Un, protams, ka smagākajā gadījumā varētu būt arī tūska un pietūkums ap acīm un lūpām un kairinājums uz ādas. Es nezinu, vai mums te jārunā būtu par to, ko darīt, ja gadījumā tā reakcija ir. Pirmais, kas ir noteikti, ir tātad jāpārtrauc lietošana, jānoskalo ar ādu ar vēsu ūdeni, un uzreiz ir jāuzliek arī kāds nomierinošais līdzeklis. Un, protams, jāskrien pie dermatologa, ja? Bet kā pašiem uzmanīties, ja gadījumā jūs vēl nezināt, vai jums tāda alerģija ir, tas ir vispār no jebkuriem līdzekļiem, ko jūs lietojat, ja, uz savas ādas. Tad, protams, kad ir jāizvēlās, pirms jūs skatāties, ko iegādāties, jāizvēlas ir tāds serums, kuram nav šīs te kairinošās sastāvdaļas.
kas ir hipoalerģiski, bez parabēniem, bez sulfātiem, bez alkohola vai smaržvielām, jo šie ir tie, kas bieži izraisa alerģijas. Jāveic ādas tests, tātad kādā vietiņā pirms seruma uzlikšanas uz sejas, kādā vietiņā, piemēram, aiz auss vai uz elkoņu locītavas, un ja 24 stundu laikā nerodas alerģisks reakcijas, serums ir arī drošs. Vēl vajadzētu izvēlēties tādu serumu, kurš ir atbilstošs jūsu ādas tipam. Un, jā, tā, tas būtu tas. Ļoti labi. Nākošā mazā sadaļa, par kuru šodien gribu stāstīt, ir arī par, es jums teicu, ka būs arī par vecumu, neteiksim, ierobežojumiem, bet tad vai serumi būtu jālieto atbilstoši vecumam, kaut kādi iedalījumi, vai būtu vai nebūtu. Un tā kā jūs jau sapratāt, ka serumi ir nepieciešami lietot tieši tad, ja ir visbiežāk, ja ir kādas problēmas, un problēma var būt arī krunciņas un putītes, un protams, kad novecošanās pazīmes, tad šeit pirmais, man uz jautājumu par vecuma ierobežojumiem, pirmais ir 12 līdz 18 gadi. Tad serumu lietošana pusauģu vecumā. Bieži vien pusauģiem tās ir putītes, tā ir taukaina āda, un tāpēc viņiem būtu nepieciešami serumi ar salicilskābi vai ar B3 vitamīnu, jo tie palīdzina samazināt porus, regulē tauku izdalīšanos, ražošanu un ārstē putītes. Lūk, tas ir tā, bet, protams, vislabāk jau, ka viņi šajā vecumā nelietot neko tādu, ka nevajadzētu lietot. Nākošā vecuma grupa 18 līdz 30, tā saucās jaunie pieaugušie. Interesants sadaļas nosaukums, vai ne? Lūk, tātad parasti šī vecumā, tas ir jaunākā vecuma grupa, parasti izmantos serumus, lai uzlabotu ādas tekstūru, lai to mitinātu un novērstu pirmās novecošanās pazīmes. Jā, tā kā mums apkārtējās vidas iedarbība jau ir daudz nopietnāka nekā pirms gadiem 20, 30, 40 un vēl agrāk, tad, protams, apkārtējās vidas faktori iedarbojas jau uz tik jaunu vecuma grupu. Kas tad varētu būt šīs pirmās novecošanās pazīmes? Tās ir smalkās grumbiņas, smalkās līnijas un ādas dehidratācija, jeb izžūšana, atūdeņošanās. Un šeit iesaka hialuronskābes serumu, kas palīdz saglabāt mitrumu, vai C vitamīnu vai E vitamīna serumus. Nākošā grupa 30 līdz 40 gadi, un šeit jau šīs novecošanās pazīmes ir drūsi jau tā kā lielākas un spēcīgākas, tad serumiem būtu jācīnās ar nopietnākām pazīmēm, nopietnākām problēmām. Piemēram, jau ādas nokarāšanās ir dziļākas grumbas, pigmentācijas izmaiņas. Un šiem cilvēkiem, šīm sievietēm un arī, protams, vīriešiem varētu būt piemēroti serumi ar retinolu, jeb vitamīnu A, ar peptīdiem vai C vitamīnu, jo tie palīdz stimulēt kolagēna ražošanu un uzlabo ādas elastību. Nākošais vecums 40 līdz 50, un šajā vecumā var rasties jau daudz dziļākas grumbas, pigmentācijas izmaiņas, arvien spēcīgāk viss notiek. Un šeit ir serumi ar retinolu, jeb A vitamīnu, ar hialuronskābi, ar peptīdiem un AH skābēm. Un tie būs ļoti efektīgi, lai uzlabotu ādas struktūru, mazinātu grumbas un palielinātu ādas mitrumu. Un tad ir tā grupa, kurā esmu arī es jau, tas ir 50 plus, man jau gan ir vēl stipri vairāk, man ir 60 plus jau, bet, lūk, pēdējā grupa, ko min internets, ir 50 plus. Šajā vecumā serumi tiek lietoti, lai risinātu dziļākās ādas problēmas, piemēram, smagas grumbas, pietūkums, sejas pietūkums, ādas sausums un elastības zudums. Kuri serumi tad būtu šie te, kuri mums derētu?
serums ar retinolu, jeb A vitamīnu, ar C vitamīnu, E vitamīnu, ar hialuronu skābi, ar peptīdiem, un tie palīdz saglabāt veselību, elastību ādai un mūsu skaistumu. Nu, lūk, tā. Tas tad ir tas. Paskatīšos, vai es neesmu kaut ko ļoti spēcīgi izlaidusi. Tā, jūs man varat tagad pajautāt, vai es kaut ko no savas solītā neizlaidu. Aha, par interesantiem faktiem un par slavenībām, jā? Tieši tā. Tieši tā. Tūlītās. Tā. Interesanti fakti. Ja parunāsim par dārgākajiem, varbūt par dārgākajiem. Tūlīt būs dārgākie. No ko? Kā jūs domājat, meitenes, cik tad ir šobrīd, tas ir tas, ko internets iedod, šobrīd dārgākais, cik varētu maksāt, dārgākais serums 30 mililitru iepakojumā. Tātad, teiksim, tāds, kādi ir mūsējie, tik lieli, ja? Izsakam lūdzu savus variantus, cik varētu maksāt vienu tādu pudelīti. Droši. $5000. Cik 5000? Nu, man nav tā tik dārgas ziņas. Man ir mazāk dārgas. Man ir 1000 līdz 1200. Jā? Rita, vai tu lūdzu pieraksti jaunpienācējus, kas mums ir vēl pienākuši klāt? Jā? Lūdzu pieraksti, lai mums notošās. Jā. Tātad. Dārgākais, kurš uz šo brīdi, ko es atradu, nosaukums, meitenes, es nevarēšu pateikt, tāpēc, ka tie ir gan franču valodā, gan angliski, un tur tie nosaukumi, ja jums interesēs, jums varēšu iedot materiālu. Bet tātad 1000 līdz 1200. Šobrīd ir, jūs zināt, ka visā lielākajā pasaules daļās ir melnā piekdiena, un tās akcijas. Un es paskatījos speciāli. Šis konkrētais serums šobrīd maksā 645 funtus. Tas būtu ap 700, jā? Tātad vesels 1000, no vesela 1000 līdz 700, 300 funtu ietaupījums. Tātad, kas tad viņam ir tāds ļoti slavens? Viņam sastāvā ir kaviārs. Tā ir slavenā kaviāra kolekcija un satur kaviāra ekstraktu, un jo tas tiek uzskatīts par ļoti, ļoti spēcīgu ādas atjaunošanas un barojošu sastāvdaļu. Uzlabo ādas elastību, toni un liftinga efektu. Tā, nākošais ir, es aizmirsu jums pieminēt, ka šo te dārgo serumu lieto Kima Kardašina. Viņa ir atzinusi, ka tas ir gana labs, un ir izmēģinājusi visus šās sērijas produktus. Un tad nākošais serums, kurš ir apmēram 850 līdz 900 eiro par tikpat lielu iepakojumu. Šo serumu lieto Viktorija Bekhema. Viņa ir ļoti slavena ar savu rūpīgo sejas ādas kopšanu un ir minējusi lūk šo te serumu kā vienu no saviem iemīļotākajiem serumiem. Tas ir Japāņu luksusa zīmols, kurš piedāvā šo te serumu, un tas ir izstrādāts īpaši, lai stimulētu ādas dabiskos atjaunošanās procesus. Un strādā īpašas tehnoloģijas šajā serumā, tas ir šūnu atjaunošanās aktivizēšanās. Nu, lūk tāds. Tad vēl viens, te varbūt nav pēc kārtas, ja, pēc tā dārguma, bet šeit ir pēc slavenībām. Tad ir viens vēl, ko lieto Viktorija Bekhema. Tas ir 850 līdz 900 eiro. Un ja par to es tikko jau pastāstīju. Sajauc, par to es tikko pastāstīju. Jā, nākošais ir Keita Blanšeta. Jūs noteikti zinat šo te aktrisi slavenību. Un tas ir no 250 tikai līdz 350 eiro vērts serums, kas izceļas ar tā saucamo piteru. Tā ir dabiska sastāvdaļa, kas ir iegūta no fermentācijas procesiem. Palīdz uzlabot ādas struktūru.
Un tad varbūt, ka tāda zināmāka kompānija ir, es aizmirsu pasīties, kā viņa latviski izrunā, Estée Lauder, varbūt, ka būs pareizi. Šis serums, viņa cena ir 400 līdz 500, bet šobrīd, tā nav reklāmas kampaņa, šobrīd melnajā piekdienā viņš maksā 232 funtus. Tātad kaut kur uz 300 eiro, varbūt mazāk. Šo serumu lieto, atkal neņemos pareizi izrunāt, Bejons, jā, un viņa šo serumu lieto jau kā rutīnas kopšanu. Tā, nu tad, protams, kad ir savas slavenības, ir arī, piemēram, Naomi Campbellai, viņa lieto serumu, kurš maksā 600 līdz 800 eiro vērtu, un šī iedarbība ir apmēram uz 24 stundām. Nu tā, apmēram sapratām, jā? Jā, nu es nezinu, ar ko viņi varbūt atšķirās no tiem, ko es lietoju, ko lietojam mēs, jebkura, tās, kuras tiešām lieto. Noteikti jau ar zīmola atpazīstamību, gan jau varbūt arī tomēr ar efektu, jo slavenībām ir jābūt skaistām uz sitiena, tām jābūt ir sakoptām uz nākošo fotosesiju, uz filmēšanos, uz koncertu, uz uzstāšanos. Protams, ne tikai serums, bet arī šeit arī kosmētika ir diezgan dārga. Nu, lūk tā! Tas bija par to dārgumu. Tagad gan laikam meitenes, es paskatīšos vēl sarakstiņā, vai es esmu visu izstāstījusi. Ja jums interesē vēl par uzglabāšanu, vai to mēs atstāsim Rita tev, kā jāuzglabā? Nu, nē, es to it kā tā speciāli. Negribu par to runāt, ja? Neakceptēju. Labi, tad es tūlīt sameklēju 14. savu lapas pusīti. Un par uzglabāšanu. Tātad, ļoti daudz serumi, lai tie saglabātu savas aktīvās, savas efektīgās īpašības, ir īpaši jāuzglabā. Un viens no tādiem ir uzglabāt tumšā un vēsā vietā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs zinām, ka gaisma spēj iznīcināt dažādus, ne tikai ražot, bet arī iznīcināt dažādus vitamīnus. Piemēram, gaismas ietekme uz C vitamīnu un retinolu, tātad arī uz A vitamīnu, jo tie ir jūtīgi pret gaismu un ātri var zaudēt efektivitāti. Tāpēc jāuzglabā ir tumšās vietās, piemēram, skapī vai atvilknē, kur tie būs pasargāti no saules gaismas. Par temperatūru. Tie jāuzglabā vēsā vietā. Vēlams tomēr tas būtu apmēram 15 līdz 25 grādiem. Ne pie radiatoriem, meitenes, ja jums varbūt kāds skapīts kaut kur pie radiatoriem, tad es domāju, nevienu jau no mūsu speciāli uz radiatoriem neliks. Tātad ne pie radiatoriem, ne tiešos saules staros, jo tas var tiešām bojāt efektivitāti un vienkārši šī seruma kvalitāti. Un ja jūs uzliksiet uz radiatoriem šo serumu par 1000 eiro, nu es domāju, ka jūs tā nedarīsiet. Tālāk jāizvairās arī otrais noteikums, jāizvairās no mitruma, jo mitrums iedarbojas arī uz dažām sastāvdaļām, bet tas nav uz visiem serumiem neatiecās. Īpaši uz tiem serumiem, kuru sastāvā ir eļļas un dabīgās sastāvdaļas, jo viņi var bojāties mitrā vidē. Tāpēc lūdzu, meitenes, neglabājiet serumus vannas istabā vai citās mitrās telpās, jo var iesākties oksidācijas process. Trešā lieta, kas ir jāuzmanās, jābūt pudelītei cietai, pareizāk sakot, ciet un hermetiski aizvērtai. Ja jūs, teiksim, bieži lietojat, var gadīties, ka jūs atstājat viņu aizešu nākošreiz atkal ņemšu un atstājat šo pudelīti vaļā. Nekādā gadījumā. Pēc katras reizītes aizveriet, jo gaisa piekļūšana atkal var izraisīt oksidēšanos, tātad īpaši ar C vitamīnu un retinolu, ja šis serums ir, tad tas var aiziet bojā. Nu tā, un ceturtais.
ka jāizmanto ir īpaši trauki, kas ir gaisa necaurlaidīgas pudeles. Nu šeit, es domāju, mūsu kompānija tiešām dara visu, ko var. Un 5. dažiem, tikai dažiem no serumiem ir jāuzglabājas leduskapī. Leduskapī glabāšanā īpaši tie, kas ir ļoti, ļoti koncentrēti, kur ir daudz vitamīnu vai dabīgās sastāvdaļas. Nu, un, piemēram, C vitamīna serumi bieži tiek ieteikti glabāt leduskapī, lai novērstu šo bojāšanos, šo oksidāciju. Un es domāju, ka uz katra seruma iepakojuma noteikti ir arī tās zīmītes, kuras stāsta par to, cik ilgā laikā pēc atvēršanas serums ir jāizmanto. Tā kā, ja mēs izdomājam, ka mēs varam to serumu atvērt un pēc tam vēl 5 gadus lietot, ja, jo oi, cik labs un es tik reti viņa lietoju, ja, tad, nu, tomēr padomājam, vai tā vajadzētu. Tā, nu gan. Viss. Man viss. Tālāk mēs dodam vārdu Ritai. Rita, nāc no skatuves un lūdzu pastāsti to, kas ir sagatavots tev. Un tad es speciāli galā uzliku šo te, jā, lai es arī varētu kaut ko darīt, lai es varētu likt. Lai tu zini, ka tad man ir jārāda, kā jāliek, jo tu esi sagatavojusi, ja? Nu, par to uzglabāšanu es gribēju teikt, ka no pieredzes, jā, mēs tiešām... tev neredzam. Piedodiet, lūdzu, piedodiet. Piedodam. Jā, par to uzglabāšanu, nu, es pat esmu, teiksim, es lietoju serumus, un viens no serumiem, kurus esmu lietojusi, ja, pagājušo gadu, viņi skaitījās ļoti aktīvi serumu, organiski serumi, un vajadzēja viņas izlietot tādas ampuliņas 10 dienās. Bet bija tāds noteikums, kad viņi ir jāglabā leduskapī. Un ja es neizlietoju 10 dienās, tad pēc idejas šis sērums zaudē savu iedarbību. Lūk, tā kā jā, droši noteikti vajag iepazīties ar instrukciju, jo katram sērumam ir sava instrukcija, kur jāuzglabā un cik ilgā laikā ir jāizlieto, ja? Nu, tas būtu tā, paskatoties atpakaļ, bet šodien... Nu, tas pats. Labi, tad es pazudu no ekrāna pagaidām. Nu, var arī palikt. Par to, ko tad piedāvā kompānija, kādu sērumus piedāvā kompānija Ersaks. Un kompānija Ersaks mums piedāvā 3 veida sērumus. Redziet, tādi skaistas kastītes, jā, 3 veida sērumi. Kad mēs ļoti daudz meitenes sākām darboties Ersagā, tad bija 2 sērumi, tikai 2 sērumi, tad ar laiku pienāca klāt 3. sērums, ja? Tātad, nu, un šīs ir pilnas kastītes, es vienkārši varu parādīt, ka šīs ir tukšas pudelītes, kuras es esmu izlietojusi un kādas jau esmu izmetusi ārā. Tā kā, nu, sērumu lietoju, protams, ne visu laiku ar pārtraukumiem, ja? Un pēc idejas āda arī jūt, kad atkal kas ir jādod, un šodien gribu par viņiem parunāt. Tātad kompānija piedāvā hialurīna skābes serumu ar C vitamīnu, serumīt ļoti daudz jau izstāstīja, un serumu ar kolagēnu. Protams, kad mēs visi vienmēr ir noteikti jāizlasa uz kastītes, kas ir rakstīts instrukcija, kā jāuzglabā, instrukcija, kā jālieto, jā, no rīta vai vakarā, vai kāda speciāla instrukcija, cik ilgā laikā ir jāizlieto. Bet ļoti reti mēs piedomājam par to, kāpēc ir tieši tāds iepasējums, kāpēc tieši tāds pasējums, kāpēc tās nevarētu būt tādas parastas tikla caurspīdīga pudelītes, kāpēc katrai kastītei, katrai pudelītei kompānija ir iedevusi savu krāsu. Tad kāpēc katra pudelīte savā krāsā, ja? Un atbildes varētu būt ļoti daudz un dažādi. Pieņemsim, nu, kāds varbūt saka, tas ir mārketings, ja? Kāds saka, nu, protams, man ir patīkamāk skatīties uz oranžu krāsu, uz šādu, nekā uz tādu caurspīdīgu, neizteiktu flakonu. Cits teiks, krāšņāk izskatās, priecīgāk acī. Vai nu varētu būt
Lai labāk, teiksim, ja lieto vairāk sērumus, kā pieņemsim, es parasti lietoju 2, ir vieglāk atšķirt, kurš sērums tad ir kurš, un tad roka nesajauks. Un, protams, ir arī kaut kādas citas versijas, droši jums, kāpēc tad ir šādas krāsas un dažādi atšķirās. Un tieši šodien es runāšu par to vairāk, kāpēc tad katrs sērums ir savā krāsu flakonā ieliets, un kāpēc tieši šādai krāsai ir tieši šis sērums? Tātad sākšu ar hialurēna skābi. Hialurēna skābi, melnā melnā iepakojumā, melnā flakoniņā. Un varbūt arī teiks, kāpēc melns? Melnu krāsa taču ļoti daudzās valstīs asociējas ar sērām, ar bēdām, ar ļaunumu, tātad nāve. Tiešām tā taču ir, un tad arī jautājums, kāpēc tieši melnā krāsā? Bet lūk, ja mēs paskatāmies mūsu slaveno Ķīnu, kur ir Ķīnas tradicionālā medicīna, kur ļoti tā konkrēti pieiet arī krāsām un produktu sabalansēšanai, tad Ķīnā melnā krāsa tā simbolizē un asociējas ar ūdeni. Lūk, melnā krāsa, ūdens simbols. Ūdens ir viens no 5 elementiem, kas ir visu pamatā. Ja mēs zinām, ka ir 5 elementi, koks, zeme, dzels, uguns, un ūdens ir viens no tiem. Melnā krāsa simbolizē tieši arī sievišķo spēku. Un, ja jūs redzat Ķīnas emblēmās, Yin-Yang emblēmā ir balta un melna krāsa, un melnā krāsa ir sievišķais spēks. Vēl šo krāsu saista ar haosu, bet ar haosu, kas nav sliktā nozīmē, bet ar haosu, kas tiecas uz jaunu sākumu. Tālūk. Tā. Melnā krāsa simbolizē. Tas ir sievišķais spēks, tas ir ūdens, un tas ir tieksme uz jaunu sākumu. Lūk, šādā flakoniņā ir kompānijas ERSAG hialurēna skābes sērums. Tad jūs skatāties spogulī un neesat apmierināts ar sevi. Šeit nav labi, un šeit nav labi, un šeit nav labi. Ko tagad darīt? Pilnīgs ārprāts. Kā varētu teikt, haus uz manas sejas, Bet, ja mēs sākam lietot hialurēna skābes sērumu, kas ir melnā flakoniņā, un kas nozīmē haus ar tieksmi uz jauno, tad jau pēc 2 nedēļām jūsu sejas izskats tieksies uz jauno. Un paskatoties spogulī, jūs ieraudzīsiet citu sevi. Ja skatāmies tālāk, simbolizē ūdens. Kā melnā krāsa simbolizē ūdens un kāds tam sakars ar hialurēna skābi? Hialurēna skābes galvenais uzdevums, kāpēc mums jālieto hialurēna skābes sērums, ir piesaistīt un noturēt ūdeni. Lūk, tāda ir saistība ar melno krāsu un ūdeni. Tad hialurēna skābes uzdevums ir saistīt un noturēt ūdeni, ūdens molekulas. Melnā krāsa ir ūdens simbols, šī krāsa piedod papildu spēku hialurēna skābei. Viņi var teikt, ka šī melnā krāsa uzlādē hialurēna skābes sērumu un pastiprina viņa iedarbību. Hialurēna skābes sērums ir papildināts ar tādām vielām kompānijā, tātad ar kumelīšu ekstraktu, ar provitamīnu B5 un olīvu lapu ekstraktu. Un līdz ar to pastiprinot hialurēna skābes iedarbību, kas palīdz uzlabot arī sejas toni, sejas ovāls, iegūst skaidras kontūras, āda kļūst elastīga, mitrināta un izzudīs sīkās grumbiņas. Un tad, kad mēs paskatīsimies uz sevi spogulī,
Mēs kļūsim laimīgākas, mēs kļūsim priecīgākas, jo mūsu seja ir kļūsi daudz labāka, tātad mūs arī ievēros apkārtējie, jo mēs būsim kļūšas pārliecinošākas un pievilcīgākas. Un tas jau ir tas, ko simbolizē melnā krāsa. Tā ir sievišķā pievilcība. Lūk, piemērots jebkuram ādas tipam, un var lietot jebkuram vecumam, ja jūsu ādai ir kāda no problēmām, ko risina hialuronskābes sērums. Kā pieņemsim, ādas sausa, ja jūtams, ka ir vajadzīgs papildināt ar mitrumu, ar ūdeni. Lūk, tāds ir hialuronskābes sērums melnā krāsas flakonā. Tagad ejam tālāk. Tas ir C vitamīns. C vitamīns sērums ar C vitamīnu. Tātad skaistā zelta oranžā flakoniņā un ļoti priecē mūsu acis, jo oranžā krāsa, tā ir tāda krāsa, kas aktivizē visus procesus, un oranžai krāsai ir dziedinošs spēks. Ja? Un oranžā krāsa simbolizē pārvēršanos. Tad pārvērtības spēks. Tāpat tās oranžā krāsa mums asociējas ar prieku, ar sauli, ar saules gaismu, ar liesmu. Ja? Un tiek uzlādēts serums šajā jaunieši, tātad serums iepildot šajā oranžā krāsas pudelītē, flakonā, tiek uzlādēts ar oranžās krāsas īpašībām, ar šo oranžās krāsas spēku. Jā, tātad lietojot sērumu ar C vitamīnu, mēs aktivizēsim procesus ādā, mēs dziedināsim savu ādu un uzlabosim savu izskatu. Kā tad mēs zinām, vai mums ir vajadzīgs sērums ar C vitamīnu? To var uzzināt jūs pēc tā, ja jūsu āda kļūst sausa un nelīdzena. Ja? Tātad, ja ādiņa ir tāda sausa, tad droši mēs varam lietot sērumu ar C vitamīnu. Papildināt sērums ir ar tādiem ekstraktiem kā greifruktu ekstrakts un gotu kola ekstrakts un vitamīns B3. Par to, ko dod šie te produkti un aktīvās vielas, Sarmīt ļoti labi visu izstāstīja, un šāds sastāvs garantē tējas ādas pārvērtības, ko arī simbolizē dzeltenā krāsa. Sausums efektīvs, tātad, kādām ādas tipiem mēs varam lietot viņu, ja? Mēs varam lietot, ja ir gan problemātiskai ādai, gan jūtīgai ādai, gan taukainai ādai, un ļoti efektīvi cīnās ar pinnēm un dažiem ādas kairinājumiem. Vēl ļoti svarīgi tas, ka C vitamīns balina tātad pigmenta plankumus, ja? Un tas ir viens no tāds momentiem, kas diezgan kas ir tā atšķir C vitamīnu, teiksim, no kolagēna sēruma, ja? Un, protams, ja balina pigmenta plankumus, tad mēs arī atsvaidzinam savu sejas krāsu. Kā mēs lietojam? Nu, jebkuru sērumu mēs lietojam no šiem, ko piedāvā kompānija Ersaks, mēs lietojam 2-3 pilienus un... Tā. Kā lietojam? Lūdzu. Davai pēc tam. Es tikai gribēju. Pašās beigās lietosim. Es vienkārši saku, kā mēs lietojam. Ja kuru sērumu lietojam 2-3 pilienus, ja? Ja es varbūt nepateicu par kolagēnu sērumu, viņu mēs varam lietot jebkurā dienā, mēs varam lietot gan no rīta, gan vakarā. Bet ja jums būtu jāizvēlās no diviem, pieņemsim, jums gan kolagēns, vai jums ir gan hialuronskābe, gan kolagēns, tad droši mēs hialuronskābi lietojam labāk no rīta un kolagēnu sērumu lietojam vakarā, ja? Tātad, bet tā, ja jums ir tikai viens sērums, mēs viņu lietojam gan no rīta hialuronskābes sērumu, gan arī vakarā. Tātad, nu, un C vitamīna sērums mēs lietojam pa 2-3 pilieniem, mēs varam lietot vakarā.
Ko darīt vasarā? Ir tāds jautājums ļoti bieži, vai mēs varam lietot vasarā sērumu ar C vitamīnu? Tad jā, viņu var lietot un ir pat jālieto vasarā, jo ir saules ultravioletie stari, veidojās pigmenta plenkumi, notiek šī te oksidācija, sēs ādas oksidācija, bet ir daži bet, kas ir jāievēro, ja jūs vēlaties lietot un lietojat sērumu ar C vitamīnu vasarā. Tad kas ir noteikti jāievēro? Pirmkārt, ja jūs vasarā nedrīkst viņu lietot ar skābēm, ja? Jo ir, teiksim, tādi attīrāmie līdzekļi, kur piemīt skābes, ja? Tad kopā ar skābēm C vitamīnu nevar lietot, jo tad būs ļoti stipra iedarbība uz ādu. Nākošais moments. Noteikti jālieto C vitamīns izdejot laukā vasarā kādas, pusstundu pirms jūs ejat ārā, jo iedarbojas saules stari. Un trešais moments ir tas, ka noteikti ir jālieto SPF ne mazāk par 30, ja? Jo C vitamīns tā nevisai draudzējās ar saules gaismu, tāpēc mums ir jāpasargā seja un lietojot tātad C vitamīns vasarā pusstundu minimums ejot ārā laukā un noteikti jāuzklāj ir krēms ar SPF minimāli 30 punkti. Vēl ir ieteicams, kas ir jādara, ja jūs no rīta esat uzklājuši sērumu ar C vitamīnu, tad šo te krēmu ar SPF 30 atjaunot ik pēc 2 stundām. Lūk, ļoti daudz saka, kad mēs runājam par to, kad tas balina plankumus, ja? Un tagad es jums parādīšu mazu eksperimentu, ka tas tiešām pierāda, ka C vitamīns attīra ādu un var izbalināt plankumus. Es ielieju glāzē jodu, iepilinu tulītās. Tā, es iepilināšu jodu, man nav ar ko samaisīt. Samaisīsim ar pirkstu. Lūk, es iepilināju jodu. Un tagad man ir jātais jaunu pudelīti vaļā, jo vecā ir izlietota. Un tagad iepilināsim šeit C vitamīnu. Samaisīsim. Un tā. Samaisīsim. Šim ūdenītim jāpaliek ļoti gaišam, ja, jo C vitamīns balina. Tā, tagad es gaidu. Varbūt viņam ir jāpastāv. Būšu kaut kas samalojis. Godīgi sakot, es šo te eksperimentu taisīju, un ūdens palika ļoti gaišs un balts. Tā. Tad jūs, es nezinu, vai jūs redzat, ka mainās šī te krāsa, ka viņš paliek gaišāks. Redzam. Es redzu šeit, varbūt viņš pastāvēs, tad pavisam paliks balts, jo nekas nav jau tā, ka iedarbojās uzreiz, jā. Jā, viņš paliek vien gaišāks. Tūlītās jau būs. Oi, ka man tas sapilināju. Lūk, redziet, pavisam gaiši, jā, paliek. Tā kā tas pierāda to, ka C vitamīna sērums strādā kā, teiksim, var teikt, balinātājs, kas balina pigmenta plankumus. Tā, un nākošais sērumiņš, viens no jaunākajiem, tas ir sērums ar kolagēnu. Ar kolagēnu ļoti jauka krāsa, ja jūs redzat, krāsa, kas pievērš uzmanību, krāsa, kas ir spilgta un patīkama acī, arī pats flakons ir ļoti jauks, un viņš ir tā kā tāds nedaudz matēts, neglūts stikls, bet matēts, un šī krāsa ir
indigo krāsa. Mēs par viņu ikdienā pavisam ļoti maz runājam un var teikt, ka ļoti reti sastopam, ja kādas drēbes indigo, es šo vārdu, šo krāsu dzirdu ļoti reti, kad kāds kaut ko teiktu, vai tam ir indigo krāsa, ja. Šī krāsa, ja jūs zināt, tā ir pieres čakras krāsa, vai ļoti bieži mēs sakam trešās acs krāsa, ja. Un šīs te krāsas uzdevums ir attīrīt, nomierināt, relaksēt, dziedināt un veicina asinsriti. Ja? Lūk, tāds ir krāsas īpašības. Sērums ar kolagēnu ir augstas aktivitātes sērums, arī kompānija ERSAG, ja ERSAG ir augstu, tad šeit ir sastāvā augsts procents aktīvo vielu, un viņu nevar tā lietot, ka ienāk prātā jau 15 gados, 16, vienkārši tas nav vajadzīgs, bet ir jo viņš risina tādas specifiskas problēmas, tāpēc ir jāskatās, vai viņš ir vajadzīgs, ja? Tad kādas problēmas risina sērums ar kolagēnu? Tas ir intensīvi, viņš ļoti intensīvi iekļūst dermas slāņos un novērš sausumu, kā veidojot dermai mitruma krātuvi, ja? Tad ļoti laba iespēja ne vienkārši, ka ļauj, lai māda nezaudē mitrumu, bet tieši palīdz uzkrāt šo mitrumu dermā, lai ja ir karsts, tad ādiņai par maz mitrumu, tad būs rezerve, no kurienes paņemt. Ieteicams ir sausai un ļenganai ādai. Tad jau tā ir tāda problēma, kur jālieto ir kolagēna sērums. Tātad pats, ka arī ne tikai mēs uzliekam šo kolagēnu no ārpuses, bet sērums arī pats aktivizē kolagēnu veidošanos organismā. Ja? Un ļoti, kā jau es teicu, indigo krāsa ir teiksim, tā kā diedinoša un attīroša krāsa, līdz ar to arī nodrošina audu detoksikāciju. Kā jau es saku, ja šķidrums ir iepildīts kādā noteiktā krāsas flakonā, melnā, oranžā, indigo, zaļā, zilā, tad jūs varat būt droši, ka šis krāsas flakons papildus uzlādē šo vielu, kas ir šī te flakonā, ar lielāku spēku. Nu, vienkārši tāds, teiksim, piemērs tā, jūs noteikti esat dzirdējuši vai redzējuši, ka ja jūs paņemat glāzi ūdens un uzliksiet uz viņa, teiksim, kādas krāsas sarkanu papīru, šallīti, nu, vienalga, kaut ko noteiktā krāsā, tad noliekot saulē, saules gaismā, pēc pāris stundām šis ūdens būs uzlādēts ar šīs krāsas īpašībām. Ja, lūk, tādi ir eksperimenti darīti. Es esmu darījusi tāds eksperiments, ka 3 glāzi ar vienu sulu. Esmu likusi zaļu krāsu, zilu un sarkanu. Pēc tam šīs sulas mēs esam garšojuši, un katrai sulai ir atsevišķa garša. Tātad tas ir pierādījums tam, kad krāsas uzlādē šķidrumu, kas atrodas šī krāsu flakonā. Kā mēs lietojam? Tāpatās pa 2-3 pilieniem, bet kolagēna sērums, kā es teicu, ir jālieto vakarā, jo visas problēmas tiek risinātas tad, kad jūsu organisms atpūšās un kad aktivizējas šī te vielmaiņa un atjaunošanās procesi. Tā. Nu, un tagad varbūt es arī pirms tam, kā mēs sāksim lietot, nedaudz pastāstīšu, ko arī teica Sarmīte, ka ļoti svarīgi ir, ja mēs lietojam sērumu, lai mēs neatstātu vaļā pudelīti, lai šī sērumā neiekļūtu skābeklis, gaļas, ja, un tad produkts neoksidētos. Tad, lūk, es speciāli glabāju vienu sērumu, kuru es nelietoju, un šodien baidījos, ka es pat viņu neatradīšu, bet atradu. Pirmais tev ir tas, ka mīnus, ka šis sērums ir caurspīdīgā stikla pudelītē, tātad tas jau ir pirmais bonus kompānijai ERSAG, kad ir krāsains flakons. Otrais mīnus, tas ir tas, kad, ja es atskrūvēju šo flakoniņu, redziet,
kā te viss kratās iekšā. Es izņēmu šo te pipetīti un krāniņš. Kakliņš ir vaļā, ja? Tad, protams, viss, kas no gaisa, viss iekļūst šajā sērumā gaisa un, protams, notiks kāda ķīmiska reakcija, kas mazinās šī sēruma iedarbība. Bet sevišķi, kad mēs viņu lietojam nevienu dienu, bet ilgāku laiku. Kas tad ir kompānijas ERSAG sērumā? Pirmkārt jau paskatieties, atskrūvēju flakoniņu, jaunāks, tas jau man ir izdrapelēts, jā, un šeit, kā lai es jums parādu, šeit ir tāda, tā kā gumijas, tā kā tāds, ieliekot šo pipetīte stāv, ja, jo tur ir tāda aizverīte. Tad, kad es izņēmu šo pipetīti ārā, flakoniņš, šis te kakliņš aizverās. Līdz ar to šeit neiekļūst vielas no ārpuses, ja, un šis tiek pasargāts sērums no oksidēšanās. Tas jau viens plustiņš. Otrais, ja es kaut ko daru, es ielieku flakoniņu, ja, un ja kādreiz arī aizmirstās viņu aiztaisīt, tad šeit viss ir noslēgts, jo šis te tiek saspiesta šī te pipetīte un nekas neiekļūst flakoniņā. Tas ir nākošais plusiņš, kas ir kompānijas sērumos, un, protams, es paskatās uz izēju materiāliem, tās tie ir dabīgas vielas, tie ir ekstrakti, kas ir no dabīgiem augiem, dabīgām ziediem, ja, un dabīgām eļļām. Lūk, tāda ir nedaudz, ko es atradu atšķirības, ja, par ko varu jums pastāstīt. Vēl, ko es gribēju pateikt, pašķirstīšu kaut ko, te pa brīdam pierakstīs, tad to pateikt. Nu, lūk, tagad mēs varam pāriet pie Sarmīt var nākt atpakaļ, un mēs pāriesim pie praktiskām tādām nodarbībām, un kas grib, un kam ir sagatavoti produktiņi, parādīšu ūdenīt, redziet, jau pavisam gaiši un balts palika, ja, tātad, tam balinās mūsu seiņa. Lūk, tātad to man vairs nevajag, man te tā ir apkrauts, to man vairs nevajag, lūk. Tātad paņemam savu mīļāko sērumu, kuru jūs gribat lietot šodien. Tātad pirmais, kas ir jādara, tas ir jānomazgā seja. Sarmīt ir nomazgājusi seju, tu vari nomazgājām, ja? Es jau pirms stundas nomazgāju, tad, kad sāk. Ļoti labi. Tātad, ar ko mēs mazgājam seju kādiem kompānijas produktiem? Ir 2 produkti, ar ko notīrīt seju. Bet šeit tad viens produkts, kas man ļoti patīk, tās ir putojošās ziepītes. Jā, mēs varam teikt, jā, bet es varu teikt, ka tā ir mana kļūda. Šis produkts ir domāts meitenes taukainai ādai, un viņš sausina ādu. Man nav taukaina āda, man ir normāla, bet jau tā pa brīžam pasausta, tāpēc pareizāk būtu lietot, ko es nevaru jums parādīt, tas ir pieniņš. Tātad taukainai ādai meitenes sūtam šīs te putiņas, un normālai sausai ādai sūtam pieniņu. Ja jums mājās ir šis produktiņš, bet jūs nezināt, kā viņu lietot, tad, jo esmu satikusies tā, ka cilvēks uzspiež šo te uz rokas, ja, vienkārši, un uzreiz uzliek uz sejas. Tād pareizāk ir, ja mēs viņu uzspiežam uz rokas ripulīti, man šeit nav krāns, ko jums parādīt. 1 sekundīti es aiziešu, ja? Nezinu, parasti es lietoju karstu ūdeni, un viens no variantiem, ka jūs ļoti, ļoti stipri viņu saputojat rokās, ja? Pēc idejas jums ir tā, ka jums būtu jāizveidojās, nevis vienkārši kā man tagad tāda balta pieniņš, ja? Bet ir jāizveidojās putiņām. Ja to dara ar karstu ūdeni, tā pa pilītē pilin, tad jūs ieraudzīsiet šīs te putiņas, un tikai tad mēs mazgājam
seju ar šīm putiņām, ja? Nevis ar tīru gēlu, ko uzspiežam uz rokas. Ideālā variantā man ļoti patīk, kad es ielieku zirnīti, un ir tādi maziņi gumijas putu, nu tādi, ko mazgāt seju, tādiem, nu, tāds maziņi, ja? Tad es paņemu to un šitā te saputot. Un tad ir smukas putas, un tad liekot uz seju, ir par visam citas sajūtas, jo viņš jau ir tāds, teikt, piepildījies ar skābekli, ja? Tad atceramies, taukainai ādai gels, sausai ādai sausai normālai pieniņš, ja? Tālāk, ko mēs daram? Tālāk, ko mēs daram? Nomazgājām seju. Ko daram tālāk, Sarmīt? Tālāk mums ir toniks. Ai, pareizi. 5. Tātad pēc pieredzes arī zinu, kad es saku, nu, runāju klientiem, nu, pa seju, es teicu, nomazgā, ko tu dari? Nu, to es saku, bet kur ir toniks? Ai, nu, priekš, kā man viņu vajag? Pareizi, ir taču tāds. Jā, tonikus cilvēki, kuri varbūt neizprot, diezgan bieži arī nelieto. Jā. Domā, ai, ko tur vispār? Jā. Nu, atnācu, uzsmērēju krēmu vispār, pat bez tīrīšanas, bez kājām. Jā, bet nu šeit ir, es domāju, ka jūs visi esat malacīši un jūs visi lietojat toniku, ja? Un mums arī ir 2 toniki. Zaļais toniks, tas ir sausai ādai. Nu šeit es lietoju pareizi, ja? Tātad zaļais toniks ir sausai ādai. Un šis toniks ir taukainai ādai. Tātad noteikti, meitenes, neizlaižiet šo posmu, jo jūs nomazgājat seju, jūs nomazgājat, teiksim, virsējo slānīti, attīrat, ja, jums pamainās pH līmenis, un ādai ir jāatgriež tas viss atpakaļ. Un šeit arī vairāk varianti, kā jūs viņu varat izmantot. Man viena klienta pateica ļoti labu tādu domu, ne klienta, bet kosmetoloģija, tādu, nu, ko tu dari, ko tu naudu met ārā. Tātad viens variants, ko mēs daram ļoti daudz, es domāju, ko mēs daram? Paņemam tamponiņu, ja? Daram tā. Uzspiežam toniku, ja? Un tīram seju. Pareizi? Ir tā? Nu, lūk, bet pieņemsim ļoti daudz tā dara, ja? Un tad man šī te kosmetoloģija teica, tu taču izmet produktu guškastē. Priekš kam tev vajag tik daudz, jo ir jau šitas ir tāds ir tie vates tamponi, viņi uzsūc ļoti daudz šķidruma, ja? Un tad pēc idejas puse no flakona mēs vienkārši sapūšam tamponā. Tāpēc viens no variantiem man viņš nevisai patīk, jūs varat ņemt vienkārši un pūst uz sevi virsū, bet tad iepūšās mutē un tas otā. Bet es daru tā, un arī pat saviem klientiem ļoti iepūšu rokās, un tagad uzlieku uz sejas, ja? Tik forši visur. Un arī rociņām ir labi, arī viņas dabū pH līmeni atpakaļ, un neko es kruškastē neiemetu. Tālāk ejam pie nākošais posmiņš. Sērums. Jā, bet es redzu tā pati gudri runājot, es kaut ko izlaidu. Pēc tam, ka mēs nomazgājām sēņu, gan sausai ādai, gan taukainai ādai, mums ir jāpalieto arī pīlings. Pareizi. Nu, vienīgais, ka pīlingu nav obligāti katru reizi jālieto. Jā, tas tāds. Jā, tāpēc arī es viņu piemirstu drusciņu. Viņš ir viens pīlings uz visiem tipiem, bet taukainai ādai var lietot reizi, pat 2 reizes nedēļā, sausai ādai labi 1 reizi 2 nedēļās, ja? Tātad to mēs lietojam tā pa retam, lai noņemtu tātad atmirušās krūniņas no sejas un uzlabotu ādas ādiņu. Tātad toniks, pareizēm pīlings, tad nomazgājam, pīlings, toniks. Un tālāk pārējam pie mūsu sēruma. Beidzot. Tātad ņemam pipetītē sērumu. Tātad pirms tam es gribu pateikt vēl, kad tas iet bez runāšanas, kad jūs to darat to, ja, tad pēc idejas uzliekot toniku, ja, mēs negaidiet, kamēr tas toniks nožūs. Uzsmērējāt toniku, piliniet sērumu rokās, 3 pilieniņus. Kurā vietā jāpilina? Taujiņā.
Viens, pieņemsim, ir, ka jūs iepaļināt savu, man jau tad pustukšu pudelīt sauiņā, ja? Man liela seina, man 3 pilieni, ja? Nu, no 2 līdz 3, ja? Tad jūs ko varat darīt? Jūs varat paņemt ap pirkstiņu un problemātiskās vietās iepunktēt. Tur, kur jums ir tās lielās grumbas, ja? Pieņemsim šeit, ap acītēm te, ja? Te nevis zem, bet te pie acīs, kur tās grumbiņas, ja? Iepunktēt. Nu, šeit man ir grumbiņas, tad tur mēs iepunktējam. Pēc tam ņemam šos atliku sērumu plaukstiņās, uzsildam, šitā tesā griežam, uzsildam bišķiņu viņu, ja? Nebaidieties, viņš neiesūkties, jo plaukstām ir diezgan bieza āda, un tad liekam virsū. Varam iesmērēt, un pēc tam nemasējam, bet ņemam, iestrādājam pa sejas masāžas līnijām, ja? Tātad no apakšas uzaus galiņu, uzaus viducīti, uzaus augšējo maliņu, no pierītes, tad papierīti, ja? Un tās vietiņas, kur jums tās problēmiņas, jūs varat tā ilgāk iestrādāt. Tātad, ja? Tādiem, un tad jūs jutīsiet, ka tas sērums ir nevis tā čiki, bet iespiež un atplēš. Tā stipri iespiež un tā. Un tad, kad jūs jūtat, ka tas sērums ir iestrādā, jūs jutīsiet, ka pilnīgi tāds plikšnoja tā kā pielīp un atlīp, ja? Cik labi, ja? Lūk, tad jo ir daudz, ka pieņemsim masē, bet sērumu vajag iestrādāt, viņš ir aktīvi ādas slāņos, ja, tad iestrādājam, nu, un pēc tam, protams, ir tāds posms, kad noteikti ir jāuzliek sejas krēms. Kāds sejas krēms jums ir mīļākais, kāds jums pēc ādas tipiem, jo es te sagatavoju, redz, kam patīk lavandas krēms, kam patīk goģas krēms, kam patīk pēc 40 aktīvais krēms, kam patīk asinsdāles krēms vai piparmelno, tad jebkurš krēms, kas jums ir patīk. Vai melnā ķimene? Jā, tad jebkuru, kas ir vajadzīgs jūsu ādiņai, mēs noteikti uzliekam uz sejas. Tāpēc, kad sērums ir ļoti aktīvs, bet viņš viens pats nestrādās, viņš iztvaikos no jūsu ādiņas ārā. Tāpēc ar krēmu mēs nofiksējam šo sērumu, tā kā aizbāžam korķīti sejai, ja? Un tajā pašā laikā jūs aizbāzīsiet korķīti, dosiet iespēju sērumam strādāt, un tajā pašā laikā krēms strādās aktīvāk, jo sērums papildinās arī viņu, ja? Tātad šāda te miedarbība. Nu, es varbūt gribētu tā salīdzināt, kad uzliek to krēmu, ja, un tad tam sērumam vienkārši nav kur sprukt. Viņam negribi jālien dziļākos ādas slāņos ir, ja. Es vēl gribēju pateikt, Rita teica, ka obligāti jāliek tas krēms ir. Es domāju, ka te ne tikai ēsmeitenes dažkārt, bet es domāju, ka ļoti daudz mēs grēkojam, jo mēs domājam, sērums, tas taču ir tik efektīvs. Un tikai sērumu uzliek, un neliek pēc tam to krēmu, ja? Šādu kļūdiņu noteikti lūdzu nedaram. Jā, cerams, ka to nedara, var teikt no savas puses. Tagad noteikti vairs neviena tā nedarīs, viss darīs pareizi. Lūk. Tā tas būtu par sērumiem, ja? Es jūtos uzreiz jaunāka pēc šīs procedūras. Es pieņemsim ieteikt jums lietot 2 sērumus, kā daru es. Es no rīta lietoju Hilrens sērumi, un vakarā es izvēlos vienu vai halogēnu vai ar C vitamīniņu. Ja, tad ir droši, jūs varat lietot 2 sērumus. Nav tā, ka jums jālieto tikai 1 sērums. Ja. Tad droši jāapskatam tā kopsavilkums, tad droši atcerieties, ka ar C vitamīnu vasarā ir obligāti jālieto būtu, tā kā atstājiet C vitamīnu uz vasaras, bet veiciet šos piesardzības posmus, kad ar C vitamīnu jābūt uzmanīgam un noteikti jālieto ir aizsar krēms. Ko es tagad atcerējos? Man arī šis krēmiņš ir sagatavots, ja? Un arī ziemā tas ir ar pH 15, ja? pH.
SPF 15, taču ziemā arī ir saulīt un tāpat tās iedarbojās ar seju, bet es arī zinu, ka ļoti daudz viņu lieto kā uz sejas, ja? Bet jūs esat pamanījuši, ka tur iekšā ir tādas bumbiņas. Kurā krēmā? Šidī? Argana krēmā ar SPF 15. Nē, es neesmu pamanījusi, jo man šo krēmu tikko es parādīju, tā man ģimenes jaunākās sievietes novāca. Tur ir ļoti, ļoti manām liekas, ka kaut kas tur ir iekšā, ja? Jo tas ir ar SPF 15, nu kas tātad šie vieliņas, kas tur ir iekšā, viņas veids to aizsardzību, ja? Jo tā ir organa eļļa, tur tas pamats. Un tāpēc šie krēmi ir ieteicams ne arī tā uzsvērēt, bet iestrādāt sejā, lai šīs vieliņas, kas aizsargā mūsu seju, lai viņas tā kā plikš, saplīstu, ja pārsprāgtu, un aizsardzības viela sāktu darboties. To es gribēju vēl pateikt. Nu ko? Tā. Varbūt tādi. Ko es gribēju? Nu, varbūt Sarmīt arī gribēja to teikt. Meitenes, paskatieties dāvanās. Ja? Šobrīd dāvanā ir mūsu jaukais kolagēns indigo krāsā. Super. Tā kā vaļiet vaļā groziņu, liekat iekšā un saņemiet šo te produktiņu dāvanā. Ja runājam par krāsām, tad es ar krāsām vienkārši strādāju. Jebkura krāsa, ja mēs uz viņu skatāmies un turam rokās, un viņa iedarbojās tieši tāda, kāds viņai ir šīs īpašības nomierinošas. Ja? Tāpat arī oranžo krāsu. Un ja jūs noliksiet nekāds man lilā, viņš arī uz mani iedarbojas. Tas ir pilnīgi tā kā līdzīgs indigo. Un ja jūs noliksiet tos flakoniņus sev uz plauktiņu, tad ticiet man, skatoties uz viņām, jūs uzņemsiet šīs te krāsas īpašības, šo enerģiju, ja, un drusciņi palīdzēsiet arī savam organismam. Es atvainojos, kādu kremām kodiņš? Tam baltajam? Jā. Kodiņš. Tas ir ar argana eļļu kods. Ierakstīsim, mēs maiga ierakstīsim pēc ētera iekšā čatiņā uzreiz, labi? Jā? Jā, jau tagad. Tā, meitenes, es nezinu, es laikam tagad slēgšu laukā, un tad mēs varam parunāties jau pēc. Ja mēs esam visu izstāstījuši, Rita, jā? Protams, jā, nu jau diezgan, jo mēs visildākais mācības. Es slēdzu ārā, bet mēs vēl paliekam čatā un varam parunāties. Oj, tā.